Nu ko, visiem čau. Šodien mēs esam karpus apē, kalns puldīķis. Ķersim karpus, skatīsimies, kā būs. Laiks tagad diezgan labs, saulīte 17 grādiem, es domāju, kādiem tagad ir. Atbraucām, tagad ātri sametamies. Es uzliku vienu sarkano vafteri no dinamīta beidzas, bija, man liekas, kāds šitāds te hit and run bija vafters 14 mm. Un otrā ēsma bija no Dudī beidzas Mr. Red Super Hot, man liekas, tāds kaut kas tur bija. Skatīsimies, kā tagad būs. Paidīsim gaļiņu tagad. Un tuvāk naktī es uzpumbošu. Novārīju kaņģepu mājās. Pasīsimies, kā būs, jo nespombošu daudz, tur var kāds pombiņas 6, 7. Uz nakti domāju, ka man pietiks. Vakar bija noķerts, es zinu, ka pa dienu 3 zivis, tikko noķēra vienu 5 kg apmēram. Un otrajā dīķī tur arī kaut kas tagad copē. Tāpēc skatīsimies, nesen te arī ielaida kaut kādu uz abiem dīķiem pustonu, nu vairāk uz to mazo dīķi, bet šeit arī tika ielaists jauns zivis, tāpēc būs ko ķert. Skatāmies, kā būs. Tātad, nu ko tagad jāustina pāris pēvējā maisiņus mums jāustina. Kur tas ir šitā te. Nav diemžēl tā te palīga, ar ko es agrāk liku iekšā visi. Šā te tāpēc liksim iekšā. Šit man bija tīģeriekstu maisiņš. Novelkam, piespiežam un uzsienam mezgliņu. Šitā te smuku uzmanīgu mezgliņu. Tiek tev mezgliņš. Tā, kur man šķērīts, kur man bija te? Jā, nu es arī, ka man šķērīts. Nu, tāpat iekšā lai nāk. Tagad uzlikšu cits ēsmas, varam tieši makšķerīts un patīsimies, kā būs. Laikam tagad metīsimies un sāku uzbrošu pāris pombiņas iemetīšu tagad. Tāds šis man nebija Pacific, un šis man bija Blood War mix. Sietamies, man metīsim, barosimies pēc tam. Nu, ko esmu te uzsējis bišķi vairīgi tāds PV zeķīts. Tik uzsēja jaunas uzsējas šās te. Tā kā es taisīju vasarā agrāk, es uztaisīju no Nash Scopex Queen peletes kopā ar šito te Mr. Dudī boiliņu. Šitā te. Un sakrušā, un sanāca šitā te. Ieliku pie zeķītī, un šeit man būs mango krīmbola ar balto tiger nut popopu un vienkārši plika zemiņu boiliņu. Copīts man bija, nesen bija copis šitā te vaftrīt, šitā sarkano. Tāpēc tagad skatīsimies, metīsim iekšā un taisīsim barību un plēniem barosim laikam kreiso pusīti, skatīsimies, kā būs. Tāpēc, nu ko, metamies iekšā un sākam copēt. Tā jāparmēt. Otrais kāds jāmet iekšā un tad sāksim tam baroties. Apmēram uz to pusīti. Diezgan saule spīd, neko redzēt labi. Labi metīsim. Liekam tagad kātu. Metīšām uz kobru uzkāpu. Liekam kātu uz signalizatoru, uz statīvu. Tas es netīšām. Uzvelkam bišķītu aukliņu. Nostiepjam auklu. Bremzīti bišķi jāpalaiž. Tad brīvi iztaigā. Un ko tagad? Gaidām karpiņas. Nu, ko pasāstīšu mums bišķīt par savu barībiņu. Tātad, esmu izmantojis TX1 šī mano zemiņu boiliņas, sakrošoviņas. Bija vesels, maziņas, bija sakrošots pilnībā bija sakrošots un arī
bija tāds 4, pa pusītēm bija arī un 4 daļiņas arī bija tāds. Tālāk bija sasmalcinātais tīģereksts, dinamēta beidz karpteik boilas, ananas un banānu, 15 mm. Šitie arī bija 15 mm. Zemiņu šķidrums no Shimano, NGT mango cream boilas un Decathlona Scopex boilas. Tā, vēl man bija papildus sajaukts arī šeit kaņepīte, uzvarīja mājās. Jā, un vēl arī bija tāds te sausā barība, zemiņu karpu. Nu, ko tagad spombosim, vairāk kreiso kāds spombošu un labos atstāšu, lai man stāv kā ir. Nu, ko, sāksim. Kurš jādara arī bija sanākus. Arī lielākas daļiņas, arī mazākas daļiņas. Tāpēc, nu, diezgan daudz kaņu pēc šo pirmam. Tāpēc, nu, skatīsimies, kā būs. Nu, es domāju, ka kaut kādi jau karpiņi te pieteiksies. Tāpēc, un gaidām copīti. Borosimies un, laikam, palēniņam jau skatīsimies, kā būs ar laiciņu. Varbūt iesim jau gulēt. Nezinu, vai nu uztepsim ar to kaut ko. Šeit te vēlāk pastāstīšu, kā esmu te visu aprikoju savu sektoriņu. Tāpēc es eju baroties.
Es taču neiet zālēs. Mammu? Atradu palmu. Waarom staan we al weken gewoon? Wie? Paldies! Zo. Nee, dit is het wel. Tā, tikko pabeidzām spombot, bija plāns pārmet makšķerīts un šitā te esmu kārtīgi pieteicās. Šeit smuka astīte šitai zivtiņai ir, tā kā plaukstiņa, kad 6-5 kg gaņā būs. Svērsim un skatīsimies, cik būs tagad. Nu, 5-350. Mums ir svars. Nu, ko, draugi? Pirmā zivtiņa sezonē ir. Tagad bišķi te mans jau sakārtojām. Lai viss tāds tur spāņa man tur stāvēs, tur spods kāds un 2 kāda darba kāda. Man te cits tur un ēšana zona, tā sakot. Tā, izlēmām tā izvedot kopīgi lēmums bija tāds, ka gulēsimies mašīnā bez telts šodien. Tāpēc nakšņosimies mašīnā un plāns bija tāds, ja pa naktī kaut copi, kaut kas ātri jāizdara, galds tepat, bagāžnieku atver vaļā bagāžnieku, un mierīgi reku visi boliņas, ja kaut ko sakaršot, paņem mierīgi reku. Eksperimentāls ar jūkas te tāds. Baigi smuki tagad ir. Esmu, ja godīgi, diezgan priecīgs, tāpēc, vārds sakot, pirmā karpa sezonē, 5-300, kaut kas tāds tur bija, man liekas. Tāpēc, ļoti priecīgs esmu. Un tagad mums stāv darba kāti. Uzkabroju tagad bišķīt. Un gaidām. Man vēl palika bišķīt barības, es domāju, es to uzlēju virsū ar kaņepu to sulu. Tur iekšā kaņepa. Nav īstais spainis. Reiz, kur varbūt rīt no rīta vēl uzspombošu. Pastīšos, kā būs. Ko? Gaidām copas. Labi, iešu tad atpadīšos, paēdīšu kaut ko, tā sakot, vakariņas. Un gaidīsim vēl copītes, ja esmu ļoti jau priecīgs.
Tagad, nu ko, 57. Panākt mums bija 5 copes. Tagad mums ir realizēts 3. 2 maiso, un tagad šitā arī liks maiso, un pēc tam pa dienu nofočēsimies un palaidīsim, pastīsimies. Kā būs smuki, lai mums izstās viss te. Maisiņi mums ir ar rāvislēdzēju, vai droši, lai kārpa neaizpilda. Un es personīgi vēl viņus izvelku cauri viņiem šitā te. Tā. Tur viņš sapiņķirējās. Izvelku cauri to striķīti, lai gadījumā kārpa neaizbēg. Mums, nu, konstatēs, tur daži sportistus bija tādi gadījumi, kad pirms vēršanas kārpas bēga prom un lauž tos rāvislēdzējus, tāpēc labāk tā būs drošāk. Kur tepat mums ir jau, ka mums jāsaka vēl 2 karpiņas. Sliekam ūdentiņā un piesienam klāt ar striķīti arī. Tā kā bišķi tālāk, lai viņi tur ir tām 2. Nu ko, copējam tālāk. Tātad, nu ko, visiem labrīt. Laiks mums tagad ir 8:50 vai 8:40, kā pa tādu laiciņu mums ir pa šo nakti. Tātad, pa šo visu laiku mēs noķērām 4 zivis. Bija 6 copes. Pasātīšu, pirms tam pat tādi vakars noķēru 1 karpiņu bija. Kopumā mums bija 6 copes un 2 man norāvās karpiņas. Tāpēc jā. Bet, nu, 4 karpas diezgan nav slikti. Ir, nu, man liekas, tas mazāks par to 5 būs. Bet, nu, vismaz kaut kas ķeras. Esmu priecīgs. Baigi pagulēt mums zivs nevēl pa nakti, jo bija reizi 2 stundās bija cope. Tā, kad bišķi viss apklust, tikko bija 1 cope, apklust, tagad noravās arī 1 karpiņa. Apklust tagad, un viss tikai ņemam uz zemenīti. Tikai solo zemene boile no tā, kas liek varībā to 15 mm no Shimano, tā X1. Tagad skatīsimies, uzliesīsim ugunskuriņu, uzvarīsim tējiņu. Tīsiņas gaļā uzcepsim, pasīsimies, kā būs. Laiks tagad vienkārši baigi labs tagad ir. Tāpēc uzkubrošu tagad un skatīsimies, kā būs. Domāju spombot, nespombošu jau šodien. Pasīsimies, ko ar to barību darīsim pēc tam. Un man stikos. Pagājušajā sezonas man ļoti gāja ļoti labi šeit stiki. Es aizmiršu, ka man bija tāda kombinācija, viena vajag labāt, ja Mr. Dudī boils un nešskopiks klīd peletes. Es taču pagājušajā gadā vienmēr viņas jaucu tā darīju, un man bija, nu, viss baigi labi. Šogad es tur jaucu gan tīģeries, man bija gan zemene, gan Pacific Tuna, nekas nepatīk no tā, nezinu, kāpēc. Nav simpātis, bet tas Dudī boils ar to peletīti baigi patīk karpiņām. Tāpēc skatāmies tālāk, kā būs. Uden. Somus nomulēt, es esmu tīros vēl. Tas ir 295.
Ir tā zivs krastā ir. Izlaidīsim mazo zikiņu, nosvērsim cikiņu. Pēc tam māsēs nosvērsim tumais cik tad būs. Pēdējā maziņā mums ir 215 kopā ar sumu. Nu, šitā mēs viņu nosvērsim, pēc tam tad palaidīsim vēl un pastīsimies, cik viņas vairs tīrajā svarā. Laidīsim to maziņu zivtiņu, un noķeram no rīta paršu. Un tur tikko noķeram, aizgrīsim omnitiem, un pastīsimies, kā viņi iebēstas. Un tā tādējās mēs tagad. Lēniņam aizgāja prom smukā zivtiņa. Somāko mums nonolēt ir aizsvars. 2,685. Varēsim skaitīt. Aizgāja lēnītiem. Tā kaut kā aizskaļosies pēc tiem maisiem, un viņas vienmēr tādā. Tā bija mūsu otrā, pat pirmā nākas dzīves, šitā bija. Pirmā šitā bija otrā. Somu nolēsim, lai viņi šitā tur pastāv. Baigi te nešliksās. Tā. Redz mūsu somu. Arī. Un tagad. Nolēm viss. Tagad svērsim zītiņu. Nu, taču tikko sēdēju visu laiku. Es domāju, ka 4,5.
Nu. 4,375. Laižam tagad vaļā. Jā. Tā. Nu, ko redzam, mūsā skaistulīte. Tā ir rupsīts. Protams, tas ir pusīts. Jā. Aizgāja tepat. Tikko pirms brītiņa mēs nosvērām visas zivis. Pastīmies, cik mums viss sanāca. Tātad, kopā mums pagaidām bija 7 sopas. 2 karpas nogaida, diemžēl, un 5 bija zvilks uz krasta. Tā, nu, jūs visi karpiņus redzējāt. Bija lielākā mums ir 5 ar kaut kas, 5, kaut kas tur bija, 5,3 vai 5,7, kaut kas tāds tur bija. Tagad skatīsimies, uzbarosim ar kobru. Strādā joprojām zemeni tikai man. Ar kobru uzbarosim un gadīsim vēl copu, skatīsimies, kā būs. Laiki palika diezgan labs, tāpēc skatāmies un gaidām vēl copītes. Lai gribētu zālē. Iegāja? Nē, viņi mēģina. Te. Vēl viens smuklīgi pieteicās. Un mums tur sakās. Tā. Svari nonolēt. Boļīgi tagad sveram tīro svaru un es domāju, kāda, 2 kilogramu būs. Tā, gaidām. 2,295, 2,300 sanāk. Ir aiz svars. Tā, gaidīsim šo ko zītini. Trakur. Ātri viņai aiziet. Aizgājis makulīt. Tad, nu ko, nesen noķērām vēl vienu zivtiņu. Tā, tur kā viņam bija copīte. Mēs noķērām vēl vienu zivtiņu. Tikko bija vēl copītes. Pa kādu laiku, kas tagad uzrāva, tika pārmetos akli viss. Ar pēvējām maisiņiem viss. Pēc smuki viss notiek. Tāpēc skatīsimies, kā būs. Tur kaimiņu sektorā noķēra karpas vietā raudiņu uz boilu. Nu, kam negadās. Tāpēc skatīsimies, kā būs. Tagad spombot nav jēgas paļbam tagad jau, tāpēc nebūs spombošanas īstais laiks. Tāpēc skatāmies un gaidām copes.
Nu ko, pagājis labs laiks bez copītēm. Tagad saspumbojām. To pašu barību, kas man bija vakar. Pieliku bišķīt vairāk kaņepes. To suņu arī pieliek klāt. Tagad žāvēsim mantas. Matracītes jāžāvē, spaiņi, viss. Tāpēc, ka, matracis varbūt neizžūs tik ātri. Sākiem jau bišķīt agrāk, pēc tam jāsavāc viss galds, kas darba galds bija. Un nesen bija vēl viens plicīts. Bija plicis uz labo kātu. Uz šito. Paņēmu uz zemeni. Pārmetu kreiso kātu uz šeit Dynamite Baits wafteri sarkano. Šeit 14 mm. Un pieaucis pavajā tīkliņā. Es parādīšu, ko. Pieaucis pavajā tīkliņā es paņēmu, man bija sagatavots Bloodworm mix viens. Pagājušajām copēm ieliku viņu. Un arī tīģeriekstu vienu pēc tam uzlikšu bišķi vēlāk. Cerams, ka vēl kaut kas būs. Tātad, ko mācas mēs tev savācām. Laiks tagad ir ap 6:30, 6:20. Savācām mācas. Kopumā mēs dabojām 8 copas, 6 zivs krastā. Vienu mēs paņēmām omītei. Omīte sagribēja vienu karpiņu. Tāpēc paldies, ka skatieties, spiežiet iksīti un gaidiet nākamo video.